Man ir tikai 27 gadi, un es saskāros nevis ar ļoti lielām veselības problēmām, bet ar tādām, ar kurām es biju jau nolēmusi sadzīvot. Tā ir tā problēma, kāpēc tik daudz cilvēku cieši ne tikai no fiziskām veselības problēmām, bet arī tā mentālā veselība kopumā. Kā tu dabūji, ka tev vairs nav problēmas ar to? Vai tev ir problēmas? Es domāju, ka nav. Kā lai es saku, mēs visi esam cilvēki un arī to prast pieņemt. Es varēju celties sagurusi. Es varēju iet gulēt beigta, tā kā čista dēda. Runājot sieviešu valodā, man naužs gribēja pieskarties vakarā, un man bija tāds vienkārši neaiztiec man. Mēs paceļamies! Un šis būs raidījums, gribētu teikt, podcasts par veselību. Kāpēc nolēmu par kaut ko tādu runāt? Ir iemesls tajā, ka man ir tikai 27 gadi, un es saskāros nevis ar ļoti lielām veselības problēmām, bet ar tādām, ar kurām es biju jau nolēmusi sadzīvot, un domāju, ka es viņas nekad nespēšu atrisināt. Kā ir, tā arī dzīvojam. Bet biznesā es sapratu, ka, ja tu gribi ilgus gadus gan labi pelnīt, gan būt produktīva, un biznesa, lai varētu augt, tev ir jābūt veselībai līmenī. Un es nedaudz apstājos, jeb nespēju tik labi vairāk strādāt tā iemesla dēļ, ka es nolēmu, nolikt savu veselību malā un turpināt maukt. Bet veselība tev var apstādināt. Tā iemesla dēļ šodien man būs podcasts ar divām dāmām. Sāksim sarunu ar Zani. Zane Kronberga, kas priekš manis ir tāds, nevis ārsts, bet cilvēks ar ļoti skaistu sirdi. Un es biju pārsteigta, kā tu vienkārši sekojot man līdz storijiem, gribēji tik nenormāli man palīdzēt un gribēji, lai es tevi sadzirdu. Un man ļoti nomotivēja uzsākt ar tevi vispār sarunu un tikties. Tas, kad numur viens es uzzināju, ka tev ir sporta klubs, sporta zāle. Jā, Mūģim, kad tu esi tā īpašniece. Mazliet vēlāk uzzināju no savas draudzenes Anniņas par to, ka tu esi Zino partnere, kas man arī ļoti uzrunāja, jo es zināju, ka Anniņa darbojās šajā biznesā. Protams, ka tu esi uzturu speciāliste. Es esmu fitnesa un uzturu trenere, tas būtu precīzāk. Lūk. Bet jau 12-13 gadus apmēram, jā. Un tajā brīdī, kad es ar tevi pirmo reizi satikos, man radās nenormāli milzīga uzticība pret tevi. Nezinu, kā tu to aizķēri, bet tas bija tāds, ka tu ienāci, tā, Kelīna, sēdies. Tev ir tas, skatāmies to nodos, tās analīzes, un tu nenāc pie manis kā ārsts, bet tu tik daudz lietas zināji, tik vienkārši man izskaidrot, kā mirstīgam cilvēkam, jo katru reizi, kad gāju pie ārsta kabinetā, es sapratu, ka tūlīt būs no manis atkal 300 eiro. Un vai es kaut ko sapratīšu, visticamāk, nē, vai man būs atrisinājums, visticamāk, nē. Un tas, cik tu vienkārši izskaidroji, kāpēc es visu laiku nevarēju atrisināt savas problēmas, man radīja tev milzīgu lielu uzticamību, un tā iemesla dēļ es arī sāku lietot Zino. Jo pa lielam pareizi jau tu teici, Elīna, galvenais uzticies. Un ja tu neusticēsies, tad labāk nedzer, labāk neaiztiec. Un vispārēji varbūt var izstāstīt nedaudz vairāk, ko priekš tevis nozīmē veselīgs dzīvesveids. Jo katram tas ir savs. Kādam liekas, ka ja viņš apēd vienu salātu bļodu, tas ir veselīgs dzīvesveids. Kādam vajag noskriet varbūt 30 km nedēļā, un tas priekš viņa ir veselīgs dzīvesveids. Tā galvenā atšķirība būtībā, kas man arī, teikšu godīgi, tos 12-13 gadus atpakaļ nebija tā pilnvērtīgi izkosta, kas tad vispār ir veselības aprūpe, jo vairumā cilvēki domā, ka tā ir medikamentoza ārstēšana vai medicīniska pārbaudes kaut kādas tā, bet tad es saskāros ar terminu, to tā varētu nosaukt preventīvā veselības aprūpe. Un es nezināju to vārdu. Jā, un jautājums tev, kā tu interpretētu šo teikumu preventīvā veselības aprūpe? Ja tu man nebūtu viņu izskaidrojis, man būtu tāds, bet tas nozīmē, ka tev ir jārūpēs par savu veselību, pirms notiek sūdi. Pirms notiek tā, ka tev ir jau jāiet pie ārsta, jo, kad tu ej pie ārsta, tad tu bezmaz vai slāpē savas sekas. Dzēs ugunsgrēku, jā. Un to tu tik vienkārši pateici. Tas tāpat, kā tu dzēsi ugunsgrēku. Kā būtu, ja tas ugunsgrēks nemaz nebūtu, sācies? Jā, meklēt cēloni, nevis risināt sekas, un tas ir par to. Bet, tā preventīvā veselības aprūpe vispār kopumā, tas, protams, ir miega režīms. Tas, protams, ir pavadīt laiku svaigā gaisā. Tā ir fiziskā aktivitāte, bet posms, ko cilvēki reāli skipo, tas ir uzturs. Un, saskroties sporta zālē, cilvēkiem, kur lielākoties viņi nāk
motivēti mainīt kaut ko savos ēšanas ieradumos tikai viena iemesla dēļ, lai pamainītu visas ķermeņa proporcijas, lai notievētu. Tas ir superīgs dzinulis sievietēm, vīriešiem gribās muskuļus, tāpēc viņi maina ēdienkarti, papildina ar olbaltumvielām un tā tālāk. Jā. Bet, teiksim, tas, ko es jau uzķēru pat savā ziņā jauna esot, ka tas jau nav tikai par estētisko tēlu, bet par cik es arī profesionāls hokeju spēlējusi. Tad vienmēr cik gadus? Oi, jau 20. Bet, teiksim, es nespēlēju vairs izlasē un tā, bet 20 gadi tas bija manā dzīvē. Un, teiksim, man tas nāca caur prizmu saprast, ko man paēst, lai es labāk atjaunotos, ko man paēst, lai es labāk justos atkal nākamā dienā spēlē. Un beigās es sapratu, ka uzturs īstenībā spēlē ļoti, ļoti lielu lomu. Un pa ceļam es sāku saprast, ka mans tas virziens, protams, kad arī man ir tievēršanas projekti sporta zālē, kur mēs tieši domājam par to tauku procentiņu, kā samazināt. Bet tas, ko es no pirmās dienas katram klientam arī cenšos ielikt, kad patiesībā tev ir jāapzinās, ka katrs kumosiņš, vīnodziņš, šokolāde, ko tu apēd, viņš baros tavu vai nu veselību vai slimību. Un tikai 10% aptuveni ir tas, kas nosaka mūsu ģenētika. Pārējais ir šis dzīvesveids, jeb kā mēs par savu veselību parūpējamies preventīvi. Un tad nāk atkal nākamā problēma par to, ka mūsdienu uzturs, diemžēl, ir ļoti, ļoti zaudējis savu uzturvērtību. Tas nav tāds, kāds tas bija, teiksim, 60, 70 gadus atpakaļ. Un tad, protams, jāsaprot to, ka mēs cilvēks kā būtne, mēs ļoti, ļoti ietekmējamies. Tas, ko mēs arī tieši pirms podkāsta runājam, kad mēs ietekmējamies no cilvēku vides apkārt, kas mums ir. Piemēram, iedomājieties, stāvētu viena sapūsta vīnodziņa, tās pārējās blakus arī ļoti ātri sapūtu. Un, attiecīgi, ja tu esi veselīgā vidē, arī tev tā doma, tā izpratnē, viss jau mainās tieši uz pozitīvo pusi. Un par to ietekmēšanos, ar ko es domāju, ka sabiedrības ēšanas paradumi ir arī aizgājuši galīgi. Čau, teiksim, brīvdienās visi kā rukši noēdās, un tas ir fajn. Tā kā iedzert brīvdienās, tas ir tā kā, kā nē, vai ne? Un caur to kaut kā atvērās man tās acis, ka patiesībā tā ir tā problēma, kāpēc tik daudz cilvēku cieši ne tikai no, teiksim, fiziskām veselības problēmām, bet arī tā mentālā veselība kopumā, jo tas arī ir pamats viss uzturs būtībā. Priekš tevis tu dzīvo veselīgu dzīvesveidu? Atbilstoši tam savam standartam, ko tu esi sev nolikusi, ka šitā priekš manis būs ok? Es teikšu tā, ka tā kā roku sirdi liekot 80%, jo mēs visi esam cilvēki. Un tas, ko es arī mēģinu vienmēr teikt, ka mums nav jābūt ideāliem, jo galības arī nekur nenoved, teiksim, ne pie laba rezultāta. Bet uz 80% noteikti jā. Kas tās lietas, ko tu ikdienā piekopi, kas tev ir īpaši svarīgas, bet ko tu esi pamanījusi, ka pirms varbūt tavam vīram nav tādas kāpēc saku tam vīram, jo pirms manās attiecībās ar vīru tā, kad es dzīvoju tā kā savu to taciņu, viņam ir tie savi noteikumi pret savu ķermeni, pret savu veselību, vai jums ar vīru ir tā kā vienoti, vai tev ir tā kā, piemēram, tu katru rītu izdzer tur ūdens glāzi, vai tev būs 3 reizes nedēļā obligāti sporta zāle, vai kas ir tie tādi mazie knifiņi, ko tu 100 punkti ievēros, nav svarīgi, vai apkārtējie to arī darīs vai nē? Turpināt mācīties, es teikšu. Tas, laikam, būtu tā atslēga, jo tad, kad tu visu laiku sevī investē, kad tu visu laiku to informāciju liec sevī iekšā, tad automātiski tavas ikdienas izvēles un rīcības arī sāk pielāgoties. Un, teiksim, man liekas, tas tā kā, man liekas, nereāli. Īstenībā, tu saki, ka Nauris dzīvoja super veselīgi, un tu tā kā nē. Tad es domāju, ka tas ir tikai laika jautājums, kad otrs pavākās līdzi, tāpēc nodalīt, kas man ir un kas vīram nē. Laikam nē, kopā mēs esam auguši vienmēr par tādām lietām. Bet tev vienkārši bija pie tevis ciemos, tev bija savs maizītes, tev bija, tā kā tu man necienāji, piemēram, tu čipšu paku attaisīji vaļā, tagad mēs tūlīt snekosim, ja? Vai tur šokolādīts, kā es tevi cienāju? Nē, šokolādes man arī kādreiz uzturā. Bet bija tunčmaizītes, tā kā oliņa, viss, un Elīna, man ir vēl viena veselīga receptīte, saprot, tas parāda kaut ko par tevi. Nav tā, kā tu man rosoli ieliki šķīvī. Tas arī ir. Rosoli arī var uztaisīt foršā versijā. Caur tādu, smalko psiholoģiju, ka cilvēkam kaut ko aizliedz, tad viņš uzreiz sāsociē diētu ar kaut ko negaršīgu, bet tas, ko es vienmēr esmu teiks, ka veselīgs uzturs, viņš patiesībā ir nenormāli garšīgs. Tikai jārēķinās to, ka veselīgs uzturs, viņš būs noteikti dārgāks, viņš noteikti prasīs vairāk laiku taisīt. Koncentrēties. Jā, ieplānot to visu, un tas arī prasa kaut kādā ziņā to savu disciplīnu. Bet veselīgs uzturs, man labprāt, tev arī noteikti labāk garšo nekā negaršīgs junk foods. Jā. Tad palielam tas ir uzturs? Pie kā tu piedomā katru dienu? Jā, bet tikai tāpēc, ka īstenībā,
Ne jau no tā, ka lai būtu 8 paka, 6 paka, ja, bet tieši no tās prizmas, kad es saprotu, ka patiesībā šodienā tu būvē to, kāds tu būsi pēc 5, 10 un 15 gadi, un veselība nav pašsaprotama. Cilvēki domā, ka tā ir pašsaprotama lieta, ka tas ir tas, kas mums pienākās, bet īstenībā tas ir stāsts, ka tā ir bumba laika degli, ja tu par sevi nerūpējies, ja tu liec sev visu laiku to nekvalitatīvo degvielu iekšā, pa vienai spuldzītei vienkārši sāks dzist ārā. Man patīk tas piemērs, jo esmu paņēmusi, ja tu esi 27 gadus sēdējis, ēdis neveselīgi un ēdis kā tu gribi, un nekādas robežas tev nav bijis, vienā dienā ar vienu salātu šķīvi, tā kā ne svars nonāks nos, ne arī veselības sakārtosies. Tas, ka cilvēkiem gribās to tūlītējo rezultātu, bet arī, teiksim, ja cilvēks ir iedzīvojis liekā svara problēmās, tas jau nav viens dienas jautājums. Nav tā, ka tu apēd eklēru un uzreiz plus 10 kg. Tas tā nav, tas ir ilgtermiņa dzīvesveida sekas būtībā, un tieši tāpatās arī ar uzturu ir ļoti svarīgi izprast to, ka vienu dienu, kad tu pamainīsi savu ēdienkarti, tas nedos tā, ka tev būs uzreiz mīnus 5 kg. Uz ko es arī saku, uz svaru īstenībā vispār tas ir baigi liek cilvēkiem fokusēties, jo tas ķermeņa svars viņš jau ir mānīgs, jo, teiksim, kilograms ar taukiem ir apmēram tāds apjoms, kilograms muskulīšiem būs daudz mazāks. Un man pašai bijis arī, kad es vienā svara amplitūdā, bet, teiksim, ar dažādu sporta režīmu, un tas ķermenis izstās pilnīgi citādāk. Un arī par fizisko aktivitāti runājot. Jā, cik ir ok? Tas ir ļoti individuāli, protams. Bet plus mīnus viens treniņš būs priekš manis labi, vai 5 treniņi būs priekš manis pa daudz? Zin kā, regularitāte būs atslēga. Tas ir netaisīt sprintu, ir dažādas dzīves situācijas, ko arī es varu teikt pati šobrīd. Varbūt tās es noteikti nesportoju tik intensīvi kā kādreiz. Bet, kā tad uztur sev formā? Ar ēdienu? Ar iestrādātiem jau iepriekšējiem kaut kādiem ieradumiem, aktivitāti ikdienā, daudz soļu. Kā tu to mēri? Zin kā, man liekas, ka ļoti būtiski ir, kad ir tā bāze, kāpēc es arī uzsveru, ka ir ļoti svarīgi bērnus laist sportā jau no maza vecuma, jo, teiksim, ja kādreiz man dabūtu kaut kādu rezultātu, prasīt daudz lielāku laika intervālu, tad ir tas saucamais muscle memory, kad, teiksim, tu to pašu vingrinājumu, ka tu proti ar smadzenes nodot impulsu konkrētajai ķermeņa daļai, kuru tu trenē, un tas arī būs efektīvāk. Bet, skaidrs, ka tas ir atkal dzīvesveids. Tas nedara tā, ka tu padari, nepadari. Vienkārši, tad, kad es gatavojos uz izlasi, tad man tie treniņi bija 8 reizes nedēļā, citreiz 2 reizes dienā pat. Tas no bērnības mīlēs sportu? Jā. Un tas ir īstenībā, kas uzskatu, paldies Dievam. Laimes krekliņš. Nē, paldies Dievam, jo tev jau ir tas ielikts tā kā, ne īsti šūpulī, bet agrā bērnībā, ko es arī vienmēr cenšos sporta zālē runājot ar saviem klientiem, vienmēr teikt, ka tas, ka tu sportos, tas būs atkal piemērs tavam bērnam, un caur šo piemēru tu arī viņu vieglāk ievirzīs tajā veselīgajā dzīvesveidā. Ko tu varētu ieteikt tam, kuram sports un vispār kustība kā tāda ir bijis diezgan sveša, vai darbs ir tāds, ka man ir sēdošs darbs vai vēl kā citādāk. Un, piemēram, tev ir klienti, viņi iziet to vienu projektu, piemēram, ar tevīm tur mēnesi, nedēļu, nav svarīgi. Bet kā viņam iemīlēt, vai tev ir bijis kāds knifiņš, ko tu vari ieteikt, kā viņam to noturēt? Kā viņam to iemīlēt? Tu saki, tu esi bijis sportā no bērnības. Es pati aizkūlos līdz tam momentam, kad sevi pierunāt uz aktīvu dzīvesveidu. Es sapratu, ka notievēt mani nemotivē. Tas ir motivators uz laika kaut kādu periodu. Ja? Līdz tu sasniedz to, ko tu gribi, un pēc tam tu nopūties. Bet kāpēc saka, ka kustība tas tiešām tā ir tava vēl enerģija? Es atradu citu kāpēc. Tādu kāpēc, kas var padalīties, tev arī stāstīju. Es redzēju, ka biznesmeņi, tie, kas daudz pelna, viņi visi sporto. Un mans lielākais motivators vienmēr ir bijis ne tikai daudz pelnīt, bet arī saprast, kā domā līderis, kā domā miljonārs, kā domā tas, kurš ir vairāk sasniedzis. Un tas ir parūpēties par savu ķermeni, lai tu spētu ilgākus gadus būt aktīvs, vesels un lai veselība tevi neapstādinātu. Un par to ir jāsāk rūpēties jau agrā vecumā, kā tu saki, preventīvā veselība, ne? Preventīvā veselības aprūpe. Tālāk, bet varbūt tev ir bijis kāds cits knifiņš, kā tu esi cilvēku dabūjis svītras. Man tieši tie mīļākie klienti, kas atnāk un pasaka, man riebjās sports, man nepatīk. Un zikā īstenībā atslēga ir neiet galībās. Jo visiem patīk īstermiņā, tā kā saraut, un pēc tam, tā kā tu saki, nopūsties. Kleitā ielīst. Jā. Neiet galībās, un īstenībā tas arī, teiksim, sākot kaut ko mainīt ēšanas paradumos, man liekas, drastiski sēl cukuru nost, tas ir traki, jo cilvēkam paliek trauma, viņam sāsacēsies tā kā tāda saucamā diēta, kaut
ko briesmīgu un negaršīgu, bet ar tādu mīlestības prizmu, kad pagaršot, wow, cik garšīgi ir, piemēram, sparģeļi. Man ir bijušas meitenes, kas saka, ka sparģelis reāli garšīgs, es nekad nebiju ēdusi. Un arī ar sportu mēģināt atrast to veidu, kas tev motivē, jo es varu atzīties. Ar to, ka man ir sporta zāle, es neesmu no cilvēkiem, kas labprātīgi viena pati iet zālē, un es abrīno tie, kas vienkārši gadiem nāk un 1 un 2. Man vajag grupu nodarbību, man vajag hokeju, kur ir kaut kāds azarts, nu tāds. Jā. Bet trenažera zāle tas arī nav īsti mans, bet, teiksim, neapstāties pie tā, ja jūt, ok, šitas formāts man īsti nedara, meklēt kaut ko citu, varbūt beigās tas ir, nezinu, piemēram, badmintons, kas tev patīk un aizrauj. Un, sarunāt ar sevi un saprast vienu lietu, ka mums katram ir 2 draudzenes - motivācija un disciplīna. Tieši tāpat kā dzīvē, tāpatās arī sportā. Nebūs tā, ka tev motivācija tur zāni iedos un tagad tur šau un sāksi sportot uzreiz, vai ne? Tas būs uz mazu mirklīti, bet visu dzīvi es nevarēšu tev būt blakus. Es varu būt tajā projektā, es varu būt sporta zālē kādā sarunā. Tur bija pierakstīt. It kā man tas ir, bet tas tā forši apstiprinājās. Motivācija un disciplīna. Jā, un sākumā mēs draudzējāmies tikai un vienīgi ar disciplīnu. Tāpēc, ka tad, kad... Jā, tā ir tā vislabākā draudzene. Jā, un to ir svarīgi apzināties. Zini, kā tev ir tā kā prāts un paskatīties no malas bišķiņi tā, pagaid, kas tagad notiek. Nu, ok, tagad man nāk slinkumiņš un pieķert sev pie rokas. To tagad nāk, jo Zana tieši teica, ka tev būs lūzums. Un tad tu ņem palīgā to disciplīnu un vienalga turpini darīt to pašu. Jo kas notiks tālāk? Tev parādīsies rezultāts. Tad, kad parādās rezultāts, nezinu, bīkstas paliek brīvāks, ierauga, ka pēkšņi tos saldumus vairs tā negribas. Pēkšņi dīvainā kārtā 9 vakarā tev nav lūziens, bet tev liekas, ka es vēl visu māju varu satīrīt. Tad tev parādās motivācija. Un uz motivācijas klātbūtnē dzīvot ir daudz vieglāk un to visu noturēt. Bet saprast to, ka viss ir tādā, tādā šūpolītē augšā lejā, un tad, kad tu to tā līdz galam saproti un apzinies, tad tajā brīdī, kad tev būs tas down periods, tu neiekritīs apakaļ tajā vecajā bedrē. Un kas ir ļoti svarīgi cilvēkam vienmēr saprast, ka vienīgā sacensība ir tikai pašam ar sevi. Jo tā, kad mēs sākam salīdzināt, mēs sākam salīdzināt ar kādu citu, mēs īstenībā varam iekrist kaut kādā depresijā, jo bāc, tas tur sporto 8 reizes nedēļā, man nesanāk. Man tiešām arī dzīves situācija, ka tas laiks ar bērniem visu tā, ka es nevaru atļauties kā kādreiz hallē dzīvot, piemēram. Bet saprast to, ka tu vari katru dienu izdarīt kaut vai 1% vairāk, ko tu neizdarīji vakardien, un skatīties savu to progresu. Ja tieši tev nākamais jautājums, kā tu sevi izskoloji disciplīnu? Kā tu dabūji, ka tev vairs nav problēmas ar to? Vai tev ir problēmas? Es domāju, ka nav. Kā lai es saku, mēs visi esam cilvēki un arī to prast pieņemt. Bet tad man nāk palīgā tā disciplīna. Bet zini kā, vienkārši saprast, ka tas tā kā mindsets, kā tu ar sevi sarunā par to disciplīnu. Un tiešām sarunāties, jo mēs dzīvojam tādā laikmetā, kur mums informācijas lauks ir vienkārši tāds, kad man patika viena meitene teica, ka mēs vienas dienas laikā varam dabūt tik daudz informāciju, kā seno laiku cilvēks 20 gadu laikā. Bet te pazūd tas laiks ar sevi, aprunāties, parunāties, un arī par uzturu es vienmēr saku, ka patiesībā, ja mēs mācātu ieklausīties savā ķermenī, viņš jau lieliski priekšā pateiktu, hei, Elīna, man gribās bieti, man trūkst dzelzs, man gribās bieti, spinātus, bet mums nav laika, mēs ēdam tur, kur sanāk, kur pagadās, un, mēģināt ieklausīties un saprast to, ka tu jau būvē ne tikai būtībā savu nākotni, bet arī cilvēki, kas tev ir tava ģimene apkārt, to, kāds tu būsi, jo mums ir tā izvēle šobrīd, ko mēs veidojam, kas mēs būsim 70 gados, veci sagribējuši stantiņas, vai mēs būsim tās omītes, kas mazbainēm teiks, hei, davai, laižam, Braucam ar Ričuku. Es būšu Ome ar Ričuku, 100 punkti. Bet kā tu iemācījies disciplīnu savā dzīvē? Sarunājoties ar sevi būtībā, un vienmēr varbūt tās kaut kādā ziņā sevi neapbalvojot, bet tas, ko es pati piekopju, ir tādas askēzes. Es tādu bišķiņu putniņiem esmu. Es neesmu klasiski domājošs cilvēks laikam, bet man ir askēzes tādas, ko es periodiski ievēroju, un caur viņām diezgan forši arī, tā disciplīna nostiprinās. Jā. Kuros jautājumos tev ir tāda disciplīna izstrādāta? Par saldumiem arī es esmu cilvēks, man ir garšojuši arī par to pašu sportu. Es apsolu sev, ka tas būs tagad kaut kāds periodiņš, kur man ir disciplinēti tik daudz, bet, protams, askēzē beidzot to nepārtraucu, bet caur apsolījumu tādu, tā kā, jā. Ok, aiz mīlestības pret sevi? Aiz mīlestības pret sevi noteikti, jā. Un arī pret līdz cilvēkiem, jo tas ir savādāk. Es domāju, ja es ēstu katru dienu frī kartupeļus un nesportotu un nekustētos, es būtu arī pilnīgi cita mamma saviem bērniem. Noteikti arī tas ir viss saistīts. Tas nav tikai par to, kā tu izskaties, bet tas ir tas, kāds tev ir resurs kaut vai to pašu uzņēmējdarbību vadīt. Tas arī ir iemesls, kāpēc miljonāri sporto un kustās, jo es nezinu nevienu 130 kg rasnolīti, kurš būtu super happy, priecīgs, piepildīts un beigās tas ir atkal cilvēka attiecības, kāds tu esi blakus saviem cilvēkiem, kādā
enerģijā, jo nav ok, ja pulkstens 2-3 pa dienu tev vienkārši velk uz miegu un tu knapi eksistē. Es tiešām, man tas likās pilnīgi normāli, bet, kad man pasaka, Elīna, kā tu vari maukt, kā no rīta piecēlies tā līdz vakaram, un, protams, kad es dzīvoju droši vien savām jaunības rezervēm, jā, kā es saku, demo versija, un tas ir īstenībā bīstamais posms, jo, zin kā, pa veselību sāk domāt, tad, kad jau kaut kāds signāls parādās, tur sāk kaut kas bišķi īdēt, sāpēt, un tad cilvēks sāk aizdomāties, bet man iekšā sirdī tāds, ka man gribās tieši vairāk pievērsties tiem jauniešiem, tiem jaunākā gadagājuma cilvēkiem, tiešām apzināties, ka šobrīd ir tā demo versija, un ja tu turpināsi tāpatās būvēt to 5 gadu, 10 gadu nākamo ar neveselīgu dzīvesveidu, tad, diemžēl, ļoti iespējams, ka tu nebūsi tajos 30, 35, 40 gados tas, kurš varēs spridzināt. Okay, kas ir tādi, varbūt 3 ieteikumi, ko tu ieteiktu, piemēram, man kā jaunam vai mana vecuma jauniešiem piekopt, lai tas ir kā tavs dzīvesveids, un kas tādi fundamentāli svarīgi momenti? Tu vari pateikt savus 3, es pateikšu savus 3. Jā, nē, es tā negribētu ierāmēt kaut kā, kad visiem tagad obligāti tas jādara, bet es uzskatu, ka atslēga ir pašizglītošanās. Jo patiesībā atkal runājot par to pašu informācijas lauku, mums ir super pieejama informācija, un ko es novēroju, ka sabiedrības tendence arī mainās. Ja 8 gadu atpakaļ man nāca klienti, viņiem nebija ne jausmas, kas ir ogļhidrātu, olbaltumvielas un tauki, piemēram, makroelementu grupas tā kā neatšķīra. Tad šobrīd cilvēki paliek ar vien izglītotāki, un mans aicinājums, teiksim, ja man tagad būtu 20 gadi, vai 18, 16, nezinu. Es jau mērķiecīgi visu laiku sevī investētu tieši radot šo izpratni par uzturu kā tādu, ko man tas var dot, ko man tas nedod. Un tad, kad tu apzinies, ka nav tā, ka tu apēd to frī kartupeli un viņš vienkārši kaut kur pazūd, jā, bet tu saproti, ka viņš tur paliek, uzkrājās un kamēr viņš vispār tiks ārā no tava organisma, tas būs ilgs laiks. Tas pats alkohols, jā, piemēram. Smēķēšana, man mīļākā tēma. jā, ka tu apzinies līdz galam. Bet tā ir tikai informācija. Jā, bet zin, kā tas veido, jo, teiksim, es nezinu, es laikam nebūtu tā, ja man vienkārši kāds pateikt, Zana, vajag tā, vajag šitas labs un slikts, es ilgtermiņā to neklausītu. Bet, ja es redzētu tevi, tavu augumu, es redzētu tavus darba panākumus, un es redzētu, cik tu gan pelni, gan kas tu esi statusā, mani ietekmētu tavu ieteikumu. Jo cilvēks labi, šodien es esmu blakus, rītā es vairs neesmu, tad tev jāmeklē nākamais. Bet vismaz vienu, jo man parasti ir tā, ka es klausos podkāstu vai es klausos jebkādu veidu informāciju no kāda cilvēka, kuru man darba rezultāti patīk, tas, ko viņš ir sasniedzis, vismaz vienu lietu es no viņš īsti paņemšu. Jā, bet redzi, tu arī sevi liec to informāciju, tu arī klausies. Jā. Un būtībā atslēga, man liekas, ir meklēt šo veselīgo cilvēku vidi. Jo, ja tu būsi kopā ar jaungadīgiem, piemēram, bērniem, kuriem visa dzīve ir balīta un nav intereses, laika gaitā tu arī pavilksies. Mēs ļoti ietekmējamies viens no otra. Apzināti veidot cilvēku loku sev apkārt. Tas laikam. Tātad tu gribi būt sportisks, veselīgs, meklē draugus, kas ir tieši šādām pašām vērtībām un uz to orientēti. Kruta. Ok, nākamais, tas ir viens ieteikums, ir vēl kāds? Nē, tie 2, jā. Pašam sevī likt informāciju iekšā, un otrs veidot apzināt šo cilvēku loku, jā. Jā, jo, zin kā, tad, kad, piemēram, pati es atmetu smēķēšanu, es saprotu, jā. Ja tu turpinātu būt ar 10 draudzenēm, kas katru dienu, kā skurkstenīši velk, tev liktos, jā, un tev liktos, un tāpēc ir īstenībā forši, es neuzspiedu nevienam, bet tad, kad es atteicos no alkohola pilnībā, tā kā es sāku saprast, ka, vai man gribās braukt uz balīti, kur visiem tas būs vienalga dominējoši, nē, es labāk to laiku pavadu priekš sevis un kaut kā arī dabiski tas cilvēku loks šobrīd man ir tāds, es nespiedu nevienam nedzert, bet daudz kaut kā pavilkās līdzi, kas ir ļoti interesanti. Klusējot, esot kā piemēram, mans droši vien tāds cīniņš, ar ko es tagad pēdējā laikā cīnos un ko es gribētu, lai regulārāks miegs. Man sanāk, bet ne katru dienu ļoti atkarīgs no pasākumiem vai reizēm vienkārši tā sakrīt, bet tas, par ko es lieku to fokusu, jo es ļoti jūtu, cik daudz vairāk varu izdarīt, kad esmu to vienu ekstra stundu izgulējusi. Jo pēc tam es jūtu, kā nedēļas garumā tā piekdiena ir vienkārši ellīga. Ja? Un es tā negribu, bet es gribu piekdienu nobeigt tā, it kā nākamajā dienā ir pirmdienas un gatava atkal maukt. To esmu ļoti novērojusi. Otrs, protams, ēdiens. Un arī, kad tu ēd, es tiešām cenšos sabalansēt to ēdienu tā pa visu dienu, lai nav tā es pāēdu un man tāds. Es gribu gulēt, jo man tam nav laiks. Es tagad saprotu to jautājumu līdz galam. Tātad, pamatlietas tā kā preventīvā Par ko domāt? Ko domāt? Miega režīms, tas ir numur 1, tāpēc, ka tas ir must have, vai ne? Otrs tātad ir fiziskā aktivitāte, svaigais gaiss, uzturs, un pie uztura es noteikti liktu to, kad saprast,
kas tad tev no uztura nesanāk savu pusdienu šķīvi apēst un tie kvalitatīvi uztura bagātinātāji. Uzpildīt to rezervi, caur tā kā pielikt klāt to degvielu, ko tu vienkārši fiziski neapēd, kas bija arī tavs stāsts. Paskatoties pirmās analīzes, visu pārējo, kad skaidri tu vari nodefinēt, kas tad ir tas, kas tev iztrūkst, un attiecīgi pielikt kvalitatīvi strādājošu uztura bagātinātāju formā to, kas tev iztrūkst. Un es lūdzu paskaidrošu, kamēr tu esi jauns, tev ir super daudz enerģijas. Tu vari negulēt naktīm, tu vari pīpēt vai dzert vai, es nezinu, nesportot un viss plus mīnus būs ok. Bet kā jau sievietes esmu dzirdējis, tikko ir tinkšs 30. Tad kaut kā viss nav tik viegli. Vai tu tiešām gribi sagaidīt to periodu, labāk ir jau sevī ielikt tās labās vērtības un tos jauninājumus savā dzīvē ātrāk, jo nevelti cilvēki runā par veselību. Nu, nevelti runā par to miegu, un tas nav vienkārši tāds, zini, visi runā par to, veselīgs šķīvis, ko tas nozīmē, kāpēc tev to vajag, jo tu būsi vēl vērtīgāk savā darbā, tu varēsi vairāk padarīt, vairāk padarot, gudrāk padarot, tu vairāk pelnīsi, labāk pelnot, tu labāk dzīvosi. Saprotu, tu savelc to, kāpēc tev tas ir jāizmaina. Jā, bet arī neapmaldīties informācijas resursos, jo ir ļoti daudz, kad būtībā šobrīd par kafiju viens saka var, otrs saka nevar. Viens saka pa vīnu var, otrs saka vajag, tas tieši ļoti labs ir. Man opas tā saka. Jā. Nē, zin kā, nav. Mans opas sēž dīvānā ar lielu punču, kad vīnu glāzi, tas ir veselīgi. Jā, to vajag. Tad ir jau vēl, kas saka zālīte, vai ka tā ir ļoti labi esot. Tad viens saka pienu var, otrs saka pienu nevar. Nu, tā kā ir ļoti daudz. Varbūt jāstāsta, kurš to pasaka. Jā, un izvērtējot, protams, mazliet dziļāk. Es esmu baigais racējs, un man patīk izpētīt, un man nav tā, ka man pasaka, un es uzreiz, sapratu, un būtībā pieliekot klāt, un arī, zin kā, mēs katrs esam individuāls. Un kafiju var vai nevar? Mazliet jāsamazina Elīna. Nav tā, ka pavisam ne, bet mazliet viņa. Es tur fokus jāuztok, un teicu, Elīna, vienu krūzīt mazāk dienā. Pa drusciņā, jā. Mērķis jau man to dabūt ir vairāk viņas nost, bet sāksim ar vienu. Vienu nost, jā, un svinam mazās uzvaras, jā. Sacenšamies katrs sev vakardienā. Jā. Un, skatīties, no kā nāk tā informācija, un, protams, attiecīgi atkal ieklausoties savā ķermenī, vai tas dar mani, jo kādam dar crossfits, kādam tas noteikti nederēs. Tā, atrast to pieeju sev. Cik liela nozīme tev ir bijusi no tādas tavas apkārtējās vidas, cik ļoti tevi tas ir ietekmējis, vai tu vari pateikt, ka tu esi pietiekami spēcīgi, tevi tas nav ietekmējis, bet tu esi varējis kādu ietekmēt? Jā. Partneris, vīrs, ģimene, bērni? Es teikšu, ka īstenībā, laikam liela pateicība par to, ka man ir sanācis ietekmēt, un tie ir ļoti, ļoti daudz cilvēki. Protams, es nekad neesmu gājis uz tādām masām, jo man vienmēr vajag tā kā personīgu kontaktu, un tāpēc man arī ir neliela sporta zāle un neliela online projekta ar limitētu skaitu un viss pārējais. Bet man ļoti patīk, bet kas man ir svarīgi, lai tad, kad es iedodu, kad es pēc tam redzu to rezultātu. Un tas ir tas, kāpēc vispār es šajā jomā turpinu kustēties uz priekšu ar vien vairāk un vairāk, jo tas rezultāts, kad tu ar savu pieskārēju esi bijis, piemēram, tas 1-2%, kas cilvēkam iedod to zelta atslēdziņu, un beigās tu redzi, kā mainās cilvēka dzīve caur šo uzturprizmu, fizisko aktivitāti, uzturu bagātinātājiem, ka cilvēks, kurš ir atnācis bēdīgs, nelaimīgs, ja liekiem plus 20 kg, pēc tam ierauga, tas Instagrams ir brīnišķīgs arī resurs, kur mēs varam redzēt, kā tas viņa dzīvesveida maiņa ir izmainījis viņu kā cilvēku, kā personību, cik man ir bijušas meitenes, kas pabeidzoties projektiem apprecās, sakārtojās, bērniņi tie paši, vai ne? Tas būs mans veiksmes stāsts, droši nākamais. Jā, tas tu esi bijis tā, kas ietekmē. Jā. Ne jau. Nevelti mēs satiekamies ar šiem cilvēkiem. Es esmu bijusi vienkārši tas pieskārienu punkts, kurš palīdz tā kā nofokusēties, uz kuru pusi iet, jo cilvēki ļoti maldās, jo ir nekorekta izpratne par to, arī, teiksim, kas ir tā veselības aprūpe un jēdziens preventīvā veselības aprūpe. Tu skaidri to arī pateici, jā, bet būtībā tas ir šodienā domāt par to, kurš būs pēc tiem 5-10 gadiem, kas, teiksim, Latvijā, diemžēl, ir ļoti, ļoti palicis aizkadrā. Cilvēki nepievēršās, tā kā, piemēram, es salīdzinu cilvēki Dubajā. Jā, cilvēkiem Dubajā ir pilnīgi cita izpratne, viņi laicīgi jau ir, teiksim, visādi protokoli, visu kaut kādi veidi, kur check-upi, visu, kur mērķiecīgi cilvēki iet, bet Latvijā tas, ka tad, kad ir jau tā sarkanā spuldzīte, tad tikai tad sāk iet, meklēt risinājumu, un viņš īstenībā nav tik viegli arī atrodams, jo... Kā tu pievērsies preventīvai veselībai? Kurš bija tas tavs klišs, vai tev pašai bija kaut kāda veida problēmas, vai tas tev šūpulī ir ielikts, vai tev tas bija norma? Paldies Dievam, jā, nebija tāds iemesls kā tev, bet man tas vienkārši likās ļoti, ļoti interesanti, un daudz par nutricoloģiju esmu mācījusies visu pārējo, un es sāku vilkt to bildi kopā, cik
tam ir liela nozīme. Un, ja kādreiz tas jēdziens man bija absolūti svešs, tad vienkārši tas man bija kā dzinums, ka es saprotu, jo es vairāk izglītošos un varēšu cilvēkiem šo informāciju nodot, jo iespējams tas izglābs pat nākotnē kādam cilvēkam pat dzīvildzi būtībā. Kā tu vari ar to pelnīt? Jo, zin, kā viens ir, tas vienkārši izklausās tā, ka tu vari parūpēties par kādu, tu vari kādu ietekmēt. Tas ir viss ļoti skaisti, bet reāli tas paņem tik daudz laika izskolot cilvēku. Pirms cik daudz laika tu manī biji ielikusi, lai es viena Elīna saprastu, ka Elīna uz aptieku mēs skrienam nevis tad, kad mēs izkakāties nevaram un ir viss slikti, jā, bet uz aptieku... Tas drosmīgi. Tas es vienmēr apbrīnoju. Bet vēlams vispār uz aptieku, tā kā ka neiet. Saprot, nebūt patstāvīgiem klientam. Jo man ļoti patikās, kad es biju tajā Zino konferencē, kā dāma izteicās, kad it kā pie viņas nāk klienti. Saprot, viņa bija ārste, vai ne? Par kuru tur runā? Tādiem īsiem matiņiem. Jā. Nu, lūk, viņi saka, es esmu kļuvusi par ārstu, man likās, es ārstēšu cilvēks, es būšu tā labā, bet es pamanīju, ka ar gadiem cilvēks sāk nākt aizvien vairāk un atkārtot. Farmaceita. Un es nevarēju saprast, kāpēc es tā kā gribēju kā labāk, bet sanāk tieši otrādi. Jā, jo kā ir ar medikamentozo ārstēšanu, mums, piemēram, ir problēma X, mēs ārstējam ar medikamentu Y, un pēc tam tas atkal ir bumba laika degli, kad pievienosies vēl 2, 3, 4, jo ārstējot vienu ar šo ķīmiju, mēs graujam kaut ko citu organismā. Un tas nav cēloņa likvidēšana, bet tā ir seku likvidēšana, apārstēšana tāda. Tā kā, nu, lūk, tu teici, ka tev nav bijuši nekāda veida tādas veselības problēmas, tad iemesls, kā jūs teicu, pelnīt ar to, jo viens ir, ka tev ir laba sirds un tev patīk, un tu to var darīt tā kā tādā hobija līmenī, jo tev vienkārši cepī palīdzēt, izskaidrot. Bet kā tu esi varējis ar to pelnīt, un vai tiešām izmācoties LSPA, tas, kas saucās uz skolā, piemēram, tagad ļoti daudz treneru mums Latvijā ir, kas grib darboties ar veselīgu sporta veidu, viņi liek tās Instagram bildītes ar tiem veselīgajiem šķīviem un receptītes pērkat un kursiņi un kas vēl nekas, vai to tiešām ir iespējams nopelnīt Latvijā, vai ir iespējams tikai tad, kad tev ir super fit, muskuļu kalni uzaudzēti un tev ir sporta klubs un tu esi labākais treneris ciemā, vai tā arī paliks tikai tāda tā kā... Kas saka, es vienkārši, man tā personīgi liekas, ka tas ir tā kā biznes, kas tā kā baigi uzplaukst, un tad viņš var arī nopūsties. Nu, zin kā, es nezinu, es kaut kā ticu, ka tad, kad tu dari no sirds, tad tev atnāk pa citiem ceļiem un atnāk tās iespējas. Un varbūt man ir ļoti, ļoti paveicies, jo es bieži stāstu, kad es arī pirmo reizi uzsāku tā kā patstāvīgo dzīvi. Man bija mašīna kredītā, man bija dzīvokļi īra, un nebija tā, ka es peldējos naudā. Es strādāju pa fitnes treneri 3 sporta klubos, vienlaicīgi paralēli pa viesmīlu piestrādāju. Nu, var cikot, teiksim, tiešām daudz strādāju. Bet bija brīdis, kad satēs leduskapu vaļā un skatos, man ir gurķītis un man ir oliņa. Bet man vienalga likās, fine, es pats visu samaksājusi, un man ir pat izvēle apēst gurķīti vai oliņu. Man nav nekad bijis tāds merkantīlisms iekšā savā ziņā. Es sevī mēģinu iedresēt iekšā, jo es saprotu, ka nauda tā ir liela iespēja, tās ir iespējas būt arī labākam cilvēkam, bet man nekad arī, teiksim, sporta zāli atverot vaļā, man nebija tā kā biznesa plāns, man tiešām viņš nebija. Nu, tā kā, es domāju, šis ir tāds arī interesants. Nu, tie, kur vēlās savu sporta klubu, izstāsti, ko tas ir paprasījis divos vārdos. Zikā, tas ir tā kā Instagram VS reality, kā es iedomājos, ka es būšu tur, kad es cilvēks iedvesmošu, stāstīšu, es tu biju iedomājies, ka tas būs savādāk realitātē, es biju apkopējis, fitnes treneris, administrators, santehniķis, tā kā visas profesijas vienā, kas man bišķiņ sagrāva tā kā to ilūziju, bet beigās, protams, ka, zikā, tas, kas tev ir sirsniņā ielikts, es turpināju tā kā darīt, un pat mēnešos, kad tā kā matemātika vispār nevilkās kopā, pēkšņi kaut kā savilkās, vismaz uz tām nullēm izvilkt to visu. Un tāpēc kāds teica, ja trenežieri saplīst, tad tu vēl esi mīnusā. Jā. Nu, tas tā ir klasika, teiksim, ja, bet kaut kā vienalga atkal vienmēr tajā brīdī atgādinu sev, kad neaizmirst strādāt ar šo vietu no šejienes, nevis tā kā tikai likt kaut kādus mērķus un tā kā gaļmašīnai iet cauri, visus paķert un pagrāt, bet tiešām atcerēties to, ka man tiešām gribās laimīgāks cilvēks padarīt, veselāks cilvēks padarīt, un tad, kad tu dari no sirds, tev vienkārši kaut kādas iespējas pašas atnāk. Nu, tas ir bijis man līdz šim. Protams, ka es arī šobrīd jau cenšos tā kā bišķiņ mainīt, mazliet vairāk sākt strukturētāk arī kā uzņēmējs domāt, jāsaka tā, bet tas arī, piemēram, par to pašu Zino runājot. No sirds, jā, es esmu patērējis ļoti daudz laiku, arī ne
ne tikai ar tevi, bet ļoti daudz cilvēkiem. Kādreiz tas varbūt nav rezultātā, bet vienā dienā... Es to abrīno vienkārši, cik daudz laika tu esi, es varu iedomāties. Jā, bet zin kā vienā dienā tu tā nomirkšķini acis un paskaties, wow, man šobrīd ir komanda Dubajā. Varbūt es nebūtu no sirds izstāstījis kādam, ka tas kaut kur nosēžos un varbūt pēc laika rezonē, man nebūtu Dievs iedevis to komandu Dubajā, piemēram, šobrīd. Tieši tas, ko es teicu tikko savās arī apmācībās uzņēmējiem. Sēj uz svētību, tad arī tu pļaus uz svētību. Nedomā un nedari vienu darbu tikai ar mērķi nopelnīt. Daudz būs jādara pa brīvu, daudz būs jādara tāpat vien, bet Dievs to visu redz, un viņš tev 100 punkti atmaksās. Ja ne no šī cilvēka, tad no šī cilvēka. Un tu palielam sanāk, tev ir sporta klubs, kas noteikti nav tas super pelnošākais biznes. Arī es varu pateikt, kad mēs, gribēju teikt, atzīšos podkāstā, Elindī biznesa, kādam varbūt liekas, ka mēs naudā peldamies, bet galīgi nē, jo tēriņu ir vairāk kā saprašana, un lai noturētu līmeni un augtu tālāk un darīt jaunas lietas, viņas paprasa nenormāli daudz resursu, un tu joprojām liec savus 50% atpakaļ uzņēmumā, lai tu varētu ne tikai izdzīvot, bet arī darīt kaut ko jaunu. Bet savukārt tu biji, manuprāt, tu esi superīgs piemērs Latvijā, tu esi uzsākusi Zinzino biznesu kā tādu. Uzturbagātinātāji. Man bija super skepse par to, jo, pirmkārt, man vienmēr likās, ka tā ir tāda, naudas izmešana miskastē. Vai arī uzturbagātinātāji tur padzer kolagēnu, var taču aptiekā ieiet, īstenībā mati tāpatās augs, paši kam tas ir vajadzīgs. Īstenībā tā lielākā problēma bija tas, ka es nezināju. Un uzturbagātinātāji viņi neārstē, un uzturbagātinātāji nav nepieciešami visiem. Bet man ļoti patikās, kā tu to man izskaidroji. Varbūt var izskaidrot priekš visiem citiem. Kāda iemesla dēļ uzturbagātinātājs ir vajadzīgs un kam viņš nav vajadzīgs? Jā, būtībā mēs mazliet pie tā jau pieskārāmies iepriekš, bet teorētiski, ja mēs apēdam, 7 kg ar augļiem dārziņiem, kvalitatīviem, mūsdienu dārziņiem dienā, ja mēs apēdam nedēļā 3-4 reizes tiešām labu kaviāru vai savvaļa augušu lasi, ja mēs to visu uzņemam ar uzturu, mums tiešām to nevajadzētu. Bet ja mums tiešanas paradumi tādi, kādi ir, tad mums vienkārši tas puzles gabaliņš jāizpilda ar uzturu bagātinātājiem. Un tas ir nākamais posms patiesībā, kad jāsaprot, ka zem uzturu bagātinātājiem slēdzās klāt ļoti, ļoti liels arī, mārketings. Tas tā ir. Un, izšķirot, kurš tad ir strādājošs un nestrādājošs produkts, parastam mirstīgam cilvēkam ieiet aptiekā, visdrīzākais viņam būs impulsu, reklāma, 2 pa 1 cenu, tas, un tu tā kā uz impulsu nopirksi, tā kā es to sajūtu. Es arī nopirku starp citu 2, 1+1. Jā, un tu tā kā izēdi to maisiņu no aptiekas ārā, tev liekas, es parūpējos par veselību, bet tā tas, diemžēl, nav. Un, ar Zinzino es arī nenoliekšu, ka man sākumā bija skepse. Man bija tāds iekšā, bet es izvēli izdarīt savus secinājumus, nevis paņemt to, ko kāds cits no malas, pasaka. Un kas mani ļoti pārliecināja, kad galvenais arguments, kad Zinzino ir šī personalizētā pieeja, kur katram klientam ir iespēja veikt šo savu asins paraugu testu un apskatīties, kas tad tev ir vajadzīgs, nosūtot uz neatkarīgu, būtībā pat zinātnes centru Norvēģijā šo rezultātu un saprast, vai tev vispār vajag. Nevis tā kā izzīlēt. Labi, es saku 2 lietas, ko es varu izzīlēt Latvijā, jebkuram paskatīties acīs, D-vitamīns un omega-3 augstskābes, tas būs visiem must have. Pa šiem gadiem man ir bijis laikam 1 vai 2 cilvēki, kam ir gandrīz normā tās omega-3 augstskābes. Bet kāpēc ir vajadzīga omega? Omega-3. Man mamma vienmēr, un opas savos 60 gados ļoti fanoja par omegu. Man vienmēr likās, man jaunam neko nevajag. Bērnībā tā garšīgā zivju eļļa, vai ne? Jā, bet omega tas nav tā pati zivju eļļa, un būtībā tas ir arī par ko šobrīd Amerikā ar vien vairāk, jo tur sabiedrības veselība ir īstenībā graujošā stāvoklī, un atkal tas ir uzturvielu deficīts, tas ir dzīvesveida sekas, kāpēc jau ir normāli Amerikā katram 2., 3. bērnam jau kāda hroniskā saslimšana būtībā. Bet Latvijā? Arī, diemžēl, statistika iet tikai ar mīnuszīmi uz leju. Ja pastāv statistiskos datus, arī, sirds asinsrites saslimšanas Latvijā, tas ir graujoši rezultāti. Dzīves piemērs manam vīram ir 43 gadi. Pagājušajā gadā apglabāja 3 viņa vecuma cilvēkus infarkts, insults, trompas. Normāli. Un tas ir īstenībā ļoti, ļoti nopietni. Un omega-3 augstskābes, ko tad viņas dara? Ja mēs patērējam uzturu bagātinātāju, kurš ir spējīgs uzsūkties un kurš grib likt to lielo akcentu, ka, diemžēl, lielākā daļa nav spējīga nonākt līdz tai šūnai, bet, ja mēs panākam šo efektu, tad mēs būtībā organismā dzēšam kronisko iekaisumu. Kroniskais iekaisums, tas arī varbūt liekas kaut kas tāds svešvārds
priekš tevis, bet nu jau vairs ne, es domāju. Tas man vairs ne. Jā, sākotnēji tas bija tāds, hroniskais iekaisums, tas, ko mēs tā īsti nejūtam. Kādam, varbūt būs nogurums, sliktāka matu veselība, cikla traucējumi, kaut kādas mazās lietiņas, kurām mēs nepievēršam uzmanību, kurām mēs sadzīvojam būtībā. Bet ilgtermiņā tā būtībā ir zaļā gaisma dzīvesveida saslimšana attīstībai. Un tas var būt jebkas, teiksim, tāda pati ādas veselība, mentālā veselība, sirds asinsrites sistēma. Ļoti, ļoti daudz, un, protams, arī viss, kas saistās arī ar cilvēku reproduktivitāti. Es varu izstāstīt savā mirstīgo cilvēku sarunu valodā. Īsāk sakot, omega es sāku dzert, es vispār domāju, ka es viņu dzeršu tikai 60 gados. Bet domāju jau, ka dzersi kaut ko. Jā, Nauris vienmēr aptiekā pirkt kaut kādas tabletītes. Kur mēs pārbaudījām, kad nestrādā. Jā. Viss sākās man ar to, ka vienkārši nebija mēnešreiz. Nebija mēnešreiz piedzima Jasons, un joprojām viņas nebija atsākušās. Un esmu kopā laikam 3,5 kopā iztērējusi pie ārstiem, kuri man teica, tev ir 2 selīna varianti. Pieņemies svarā plus 10 kg, tad tev mēnešreiz atsāksies. Sapratu, kā ēd šokolādes, bulciņas un vispārējo. Otrs variants ir mazāk strādā, aizbrauc uz Maldīvām, palaid savu prātu vējā, un viss tev atsāksies pats pa savam. Un tad man rakstīja Zana par to, ka Klauelīna, ja ne Anniņa, es īstenībā neuzticētos. Bet tas viss kopā tā saslēdzās, un es noticēju, jo īstenībā es jau biju sagurusi mēģināt, un es biju nolēmusi sadzīvot ar to. Jo es negribēju ticēt, ka mans svars var būt pa mazu, un es tā jau centos ēst veselīgi. Un sāku dzert zivju eļļu, bet zivju eļļa, es saprotu, ka tas ir nepareizs teiciens. Jā. Jo zivju eļļā ir viss kaut kas iekšā vēl, un omega-3 augstskābes, bet tas, ko tu dzer, tas ir omega-3 augstskābes un olīvu polifenoli kombinācijā vēl ir D vitamīni. Tas ir tā kā divi zaķi viena šāviena, jo polifenoliem ļoti liela nozīme. Īstenībā arī par to šobrīd ar vien vairāk un vairāk zinātnes jau sāk runāt plašā mērogā. Jā. Bet tieši polifenoli tas noteicošais instruments, lai tās omega-3 augstskābes vispār uzsūktos. Tagad man zīmē to šūniņu, es joprojām atceros, skatījos kaut kādu kinofilmu. Vēl ko dara šī balanse eļļa viņā, ja man bija cieta šūna un lai ko es veselīgi neēstu vai necenstos, mans viss aizgāja vienkārši podā. Tāpēc, ka man šūna bija vienkārši stingra, cieta, nocietināta, viņa vienkārši nebija balansā. Un es esmu ļoti pateicīga par to, ka mēs to testu man uztaisījām. Jo īstenībā tagad es atskatos un man ir, jo es negribēju to testu taisīt. Man bija tāds, liekas finanses, un tur kaut kur brauc, kaut kam tur nodot. Man tam nav īsti laiks, un īstenībā es tam arī neticēju. Bet es domāju, aiz cieņas, aiz mīlestības pret Anniņu mēs izdarīsim visu, kā jūs sakat. Un, saprotu, man ir liela, milzīgā sociālā ietekme. Man katrs iesaka savu ārstu, katrs stāsta savu pieredzi. Protams, ka man jau ir šitā kā ezītim, es neesmu eksperimentālais zaķīts, izmēģināt pilnīgi visu, jā. Un sākot dzert reāli 3 mēnešu laikā, bet es dzēru šo eļļu, un es Anniņai zvanu, es saku, man sākušās mēnešreiz, un mēs līdz asarām, es vienkārši neticēju tam, un es nepieņēmos svarā, un nebija tas, ka es kaut ko nedrīkstu ēst, vai man ir jābūt plus 10 kg, kas priekš manis bija vienkārši erors. Es negribēju to vispār pat uztvert. Un mazliet vēlāk es beidzu to eļļu dzert. Tā kā mazināju, vairs netik disciplinēti es viņu dzēru. Jā, rezultāts ir sasniegts, kāpēc jāturpina. Jā. Un es tā bišķiņ haltūrēju uz viņu. Un man rekur bija mēnešreiz 3 mēneši, un atkal viņas beidzās. Un man bija tāds, un man nebija pusgada, es reāli pareitināju kaut kādas reāls 100 dienas, man pat aplikācijā bija. Atkal es gāju pie ginekologa, atkal viņi man uzsēdinājis kušetes, 300 eiro es samaksāju. Viņi izskatīja, viņi teica, tev pat nesmakas netuvojās mēnešreiz. Tas ir tā, iedomājies savā rozātajā bembītī, ja tu vienkārši brauktu bez ielietas degvielas, viņš arī vienā dienā apstātos. Tas ir tieši tas pats, un tas ir par augstskābēm arī, ja tu to resursu nepapildini. Un cik kā šitien īstenībā es atbildēšu līdz galam uz jautājumu par tām peļņām, par uzņēmējiem. Jā. Un es atceros to reizi, kad arī man to atsūtīja par savām mēnešreizēm, kur man beigās jau tā kā caur humoru, es domāju, kā var kāda cilvēka ziņa par mēnešreizēm aizskanēt, kad arī man bija asaras, bet gribu tev arī pateikt vēlreiz lielu paldies, ka tu uzticējies, un arī to, ka tas varbūt bija svešs virziens tev, bet ka tu saredzēji to, ka ja tā epa mums tur ir liela mīnus zīme, kad pudelē tieši tas pats, tas, ka tev 87%, man liekas, tev mīnusā. Man bija ļoti liela mīnusi. Ka tas to piepildot, kad varbūt tas rezultāts, un tad, un tas ir par to darba algu, kad ne jau tikai finansēs mēs varam izmērīt savu darba rezultātu, bet šādi te stāsti, kas man ir jau ļoti, ļoti
daudz, kas ir ne tikai no Zinzino, bet no sporta zāles, kur ir tā klientu atsauksme, tas rezultāts, tas kas tev iedod to atkal, kāpēc tu to dari vispār. Un, tas ir tavs stāsts liels, kas saprast to, ka tas nav viens dienas jautājums šī preventīvā veselības aprūpe. Tāpēc... Tur jau tā lieta, jo kas tev ir kā jaunam, tu izdzer ibumetīnu, tev paliek galvai labāk, un tu to vairāk nedari. Un man bija tāds, oh my gosh, man to vajag, un pēc tam es atkal apņēmos, es turpināju dzert, un kāpēc man tagad enerģija ir tā, ka es viņu nezinu, kur likt. Es vakarā eju gulēt, un es nevaru aizmigt. Man ir tāds... Ko vēl, un man ir 30,000 soļi, gribēju teikt, gandrīz man ir jau tik daudz visa kā izdarīts, un tas ir tas, kad es pilnīgi jūtu, kad es 3 reizes nodevu šīs analīzes, un es reāli jūtos tādā, un man likās balans. Ko nozīmē balans? Kāpēc ir svarīgi būt balansā? Jūs teicāt, ir jābūt balansā, nodosim analīzes, pastīsimies, man tāds, tāpāk. Tas var taču arī bez tā, mēs jauni, super veseli maucam. Un Naurim arī bija, viņš arī ļoti aizdegās redzot manu to rezultātu. Un tad beigās, jā, es atkal atgūvu savas mēnešreizes, turpinot, un es tagad saprotu, ka es nepakam no tā nekāpšu nost, jo, protams, es apzinos, es veselīgi ēdu, bet es neēdu tik pilnvērtīgi, kā vajadzētu. Un tik regulāri, jā. Un tik regulāri. Jo kurš ēd 3 līdz, un visvairāk man, kas satrauc atkal tieši bērnu veselību, jo es diezgan daudz strādāju arī ar bērniem hokejistiem tā skaitā, un vecāki domā, ka treniņu skaits, tur treneris būs noteicošais, teiksim, viņa rezultātā, bet aizmirst to, ka patiesībā, ja viņš pēc tā treniņa apēd cīsiņus ar kečupu un makaroniem, bāc, tas ir reāli, tas ir atkal bumba laika degla, kurā brīdī tas būs traumas, kurā brīdī tas būs viņam nespēja mentāli nofturēties, jo tas arī viss ir saistīts. Ja tavs smadzenītes, ja, ļoti lielu procentu, un būtībā tas ir tāds viens liels tauku pikucis, un ļoti liela daļa sastāv tieši šīs omega-3 taukskābes. Un ja tev viņu nav, tas ir iemesls, kāpēc tik daudz cilvēku, teiksim, jaunās māmiņas cieši no pēcdzemdību depresijas, kāpēc ir tik populāri šobrīd bērniem koncentrēšanās visas problēmas, kāpēc ir veģetīvās distonijas cilvēkiem parādās, tad, kad mēs neesam iedevuši tā smadzenītē pilnvērtīgi šo te resursu. Un tas īstenībā ir tik vienkārši. Īstenībā vēl viens atslēgas moments. Es vienai arī draudzenei savā ieteicu, nevis vienkārši zivju eļļu, tas ir tik ļoti svarīgi saprast cilvēkiem, bet tieši šo balansēļu, un es nebaidīšos teikt, jā, tieši Zinzino, jo mans vīrs ir iztērējis, un es viņu gandrīz nositu mājās. Reāli, viņš ir iztērējis tik daudz naudas aptiekās, viņš, kad ieiet zināmajos pulverīšu veikalos, kur var nopirkt dažādas veida uzturbagātinātājus, un ir vesels mums plaukts, kur es viņam tur tukām, man liekas, ir radot naudu. Un, kad mēs apgriežam tos pudlītes, mēs jau neko nesaprotam. Un, kad mēs salīdzinām to sastāvus, naudas vispār, ka pirmo reizi es atceros, tu biji pie manis, tu man stāstīji tās analīzes un atvedi vēl vienu to eļļu, kas man ir jādzer, un naudas piecēlās un iziet ārā tā kā no virtuves. Es saku, nāc, mīļum, paklausies. O, šāds. Nē, es. Un tad beigās jūs pat aizrunājāties ilgāk. Un nevarēja jūs pat tur atķēdēt, kā viņam ieinteresēja. Arī viņam nodevām testu un redzējām, ko nozīmē preventīvā veselība. Jā, tagad viņš jūtās super vesels. Jā, jo tas ir atkal par to, ka trūkstā informācija cilvēkiem, jo, teiksim, arī no tā kopējā valsts budžeta tik maz tas procents, kas ir atvēlēts tieši sabiedrības informēšanai par preventīvās veselības aprūpi, ir īstenībā niecīgs. Nu, es nebeigtu precīzi nepateikšu, bet tur mēs arī skatījāmies, ka tas ir ļoti, ļoti mazs lauciņš, ka tā nav tā kā sabiedrības tendence vispār to iekopt. Tāpēc ir ļoti svētīgi, kad ir cilvēki arī, teiksim, kā to ar lielāku autoriju, kas var vairākiem to ziņu nodot. Jo, es esmu super laimīga, ka man ir tāda iespēja, jo kaut es to būtu zinājis iepriekš. Saprot, man varbūt nebūtu tik daudz ķezas un visādas sūderu, ko būtu, jo tas man, es kad sāku redzēt, ka mani apstādina darbā, man tas bija sarkanais signāls, jo man ir jāmauc katru dienu, man vajag enerģiju un visu. Un, protams, kad es dabūju to balansu es dabūju tādu šo eļļu dzerot, un nevis vienkārši uz mēnesi vai tur, bet reāli ilgtermiņā. Man sakārtojās sieviešu jautājums, jo tas nav ok, ja meitenei nav sieviešu dienas. Viņām ir jābūt, vai ne? Bet man bija tā kā, ok, nav, vai ne? Un pēc tam dzerot jebkurus citus vitamīnus, to pašu kolagēnu vai vēl, man Viva ļoti patīk, man viņa palīdz ļoti darbā sakoncentrēties, tīpaši, kad es atmetu, kad es atmetu smēķēšanu, man vienkārši, lai tu saprastu, man galva nefunkcionēja vispār. Man tā kā sakoncentrēties uz darbu, tas bija neiespējami. Jā, un cik viegli uzsaisties uz tādiem netikumiem, un cik grūti cilvēks ir pārliecināt uz tikumiem uzsaisties. Nu, teiksim, ieviest kaut vai to pašu spinātu kokteili katru nedēļu. Un kāpēc tā ir? Kāpēc tas tā ir? Saltiņš katram otrajam. Spinātu kokteils un omega. Tas paliek. Īstenībā, jā. Kolagēns? Nē, es neticu. Nē, kolagēns, nē, tas ir atkal, tas ir pa beauty, tas, kas pa skaistumu. Es godīgi atzīšos, man sirds par to sāp. Ja taukskābes man ir vēl joprojām cilvēku, kuriem man vienkārši gribās, ka tev vajag tās taukskābes, tāpat kā
kā tavs storijas skatoties. Tā kolagēns, kad zina, kad būs grumbiņas mazāk, un matiņa augsta vispār čiliņā. Pērku. Jā, to, ko mēs āršķirīgi jūtam. Bet, zin kā, te arī, teiksim, arī par tiem treniņiem runājot un par visu, kad jāsaprot, ka šīs lietas strādā long termā. Tu nevari nomest 5 kg vakardienā. Tas ir tā kā akal tas long terms. Un arī par tiem treniņiem. Nebūs tā, ka tu 2 treniņus patrenēsies un 3. tev tur uzreiz būs wow efekts, ka tu varēsi tur lielus svarus cilāt un tā tālāk. Un tas, ko es arī vienmēr meitenēm saku, ka ir jābūt ļoti draudzīgai tai psiholoģijai sarunām pašai sevi. Tu iesāc projektu un kā klasiski sievietē nostrādā tas viss. 2 dienas viņa ir ēdusi veselīgi, un vēl 1 diena bijusi treniņā, un uzkāpis svariem, un tur ir plus 300 grami. Nestrādā, tas neder, bet tāpēc dot to laiku, sev dot to laiku, un atkal caur iemīli to vienkārši saprot, kāpēc tev to vajag. Jā. Kāds saka dārgi, bet mēs tas sāc, cik tev viņš izmaksā mēnesi? Dārgi, man dārgi bija aiziet pie ārsta. Bet cik tev salds izmaksāja, piemēram? Salds, man liekas, ka es jau pat neskatījos, saprotu, ka tev ir atkarība, tev ir vienalga, cik viņš maksā. Bet es īstenībā nekad neesmu skatījies cenu, es vienmēr esmu ņēmis vairāk. Nevis 7, 8 vairumā iepirkt. Vairumā, man liekas, es iepirku. Stulbi skan, bet reāli vairumā. Jā, un tur man ir visu rezerves. Vai kafiju, ko mēs ikdienā nopērkam kaut kur padzirties. Jā, mēs neskaitam. Bet tas vārds dārgi. Man pilnīgi, jo esmu cilvēks ekonomisks, jā, bet šajā brīdī dārgi man likās, ka es aizēju pie ārsta, viņš man tā arī īsti neko nepasaka, man risinājums nav, bet 300 eiro man jāsmaksā. Bet cik nevajag arī uz tiem ārstiem, man tas bija ļoti sāpīgi. Nē, vienkārši saprotiet, viņiem tas nav uzdevums, preventīvā, viņu... Teiksim, tā ir problēma. Viņa uzdevums ir pateikt, kāpēc tā problēma ir. Viņam ir uzdevums atrisināt to problēmu, atkal dzēst to ugunsgrēku, nevis dūmus dzēst. Tāpēc, teiksim, man arī kādreiz sarunā bija, es domāju, kāpēc man nevienā grūtniecībā... Un tas neviens ārsts vairs nepaņems pēc šī podkāsta. Nē, tas nebija Elīna Didriksone, viss pilns. Nē, tas vairāk domāts par to, ka nenonāk līdz tam, ka mēs neesam tie, un kāpēc arī veselības aprūpes sistēma šobrīd ir tā, ka, teiksim, man mamīte arī pie ārsta pusgadu ir rinda. Kāpēc tas tā ir? Jo vienkārši tas pieprasījums arvien vairāk cilvēki sāk iet, risināt šīs te nevis cēloņus, bet jau sekas. Un kādreiz jau tā nebija. Sabiedrība paliek slimāka, un atkal statistiku skatāmies. Sirds asinsrites veselība, tas ir numur 1, kā Saucerīte saka, kā latviešiem visvairāk patīk mirt, un tas ir briesmīgi. Un ja mēs varam preventīvi to vienu, kaut vai eļas šotiņu dienā sevi pasargāt, tas ir jau vērts. Jā, enerģijas līmenis manī ir krietni. Es varēju celties sagurusi. Es varēju iet gulēt beigta, tā kā čista dēd. Runājot sieviešu valodā, man nav gribēja pieskarties vakarā. Man bija tāds vienkārši neaizties. Man ne šodien, ne rīt, ne parīt, kamēr man ir darba dienas. Darba diena ir katru dienu. Es sagurusi. Es tā kā nevaru, sorry. Un kad tas notiek jau long time, jā, tad tu saproti, ka tas nav ok. Tas nav ok. Un esmu jauna, man tiešām jābūt enerģijai daudz. Un tas priekš manis nozīmē balansu. Talkvielas ir arī hormonālais sistēmas supports. Jā, kad tev strādā libido. Tā kā tam ir jāstrādā. Tas gan. Super. Es tev gribēju vēl pēdējo jautājumu uzdot. Kas ir tas, ko tu novēlētu ikvienam cilvēkam, kurš ir izdedzis un varbūt regulāri jūtās noguris vai izsmelts? Kas ir tavs reāls ieteikums no tevis? Droši vien jau atkal tas būs par to pašu, kā atrast īsto cilvēku blakus, īsto informācijas lauku blakus, īsto... Katram strādā kaut kas savs. Viens iedvesmojas varbūt no tevis, kādam vajag zinātnisko publikāciju izlasīt, dabūt to resursu, no kā saprast, kā salikt sevi apakaļ gabaliņos. Protams, likt klāt sportu, fizisko aktivitāti, jo tas jau arī ir tāds būtībā bioķīmisks process, kad tu sporto, tev jau tie endorfīni, viņi arvien vairāk un vairāk izstrādēs. Es agrāk teicu, ka es nevarēšu sportot no rītiem, un tagad es sāku sportot no rītiem, pastaigas no rītiem un vienkārši enerģija. Bet tas nebija pirmajā nedēļā. Enerģija man sāka uzplūst 3. nedēļā, bet tikai atkal disciplīna man labākā draudzene. Jā, bet motivācija arī droši vien pievienojas, jo pēc tas sajūtiņas un tas, kas es vienmēr saku cilvēkiem, ir viena atkarība, ar ko es novēlu saslimt, katram tā ir sporta atkarība. Tā ir viena atkarība, ar ko mēs drīkstam saslimt, jo tas nāks par labu, teiksim tā. Jā, bet, ja cilvēks jūtās, kā tu teici, neenerģisks, jā, vienkārši pieņemt lēmumu to mainīt. Izsmelt. Jā, vienkārši pieņemt lēmumu to mainīt un tad pa ceļam. Un īstenībā, kad noliec sev to mērķi,
tad tev arī parādās gan cilvēkus, tu saklausi, kas par to runā, gan Instagramā tu pēkšņi uzduries uz video un tu sāc pievērst viņam uzmanību. Viņš ieraudzīs varbūt reklāmu šim podkāstam un ieies iekšā un noklausīsies. Atbrīvoties no tā upurīša lomas, jo daudziem zina, kas ir problēma, ka viņi ir ieslīguši un viņi gana komfortabli tur jūtās. Un izslēgt to upurīša lomu ārā, izslēgt ārā, ka man darbs tāds ir, man bērni, es nevaru. Man vienkārši saņemt sev pašam Es nevaru, mīļie. Es šis nevarēju sportot, man tam šis nebija laiks. Bet sev pateicu tā, Elīna, ja tu neatradīsi laiku, tu sportos pa nakti, bet tu sportosi. Un pēc tam jau sākot to iemīlēt un sākot redzēt to rezultātu nevis ķermenī, bet sajūtā un produktivitātē, es sapratu, tas ir vairāk vērts. Bet kas ir tas vērtīgākais, ko tu iegūsti tieši mainot to visu? Sportu? Pēdējo gadu laikā, man liekas, tev gadu laikā ļoti daudz kas izmainījies. Pirmkārt, es sāku mīlēt sev vairāk. Man tāda sajūta, ka es neļauju sev sportot, ja man likās, tev nav laiks, bet man parādījās cieņa pret sevi. Nē, Elīna, tev ir laiks sev, jo man vienmēr bija dots citiem kolēģi darbs, tā kā man ir jāpelna, esmu ritenī, un tam man tāds, nē, Elīna. Tu sevi mīli, kaut vai aiz mīlestības pret sevi sāc kustēties. Tas man ļoti, ļoti spēcīgi. Un otrs man ļoti palīdzēja sporta zālē. Es klausos vienmēr podkastus, vai vienmēr ejot pa ceļu, man ir laiks ar Dievu, un man ir tāds, wow, es piepildos, es esmu pilnāka, man nāk labākas, spicākas idejas. Man ir laiks pastīties savu darbu no malas. Jā, tas ir man sportā. Jo es jau nevaru skriet uz krēcliņu un vēl spaidīt telefonu un rakstīt 50 audio visiem. Nē, var Es tieši gribēju teikt. Es teicu Zane. Bet es cenšos, vairāk tā kā nost, un tas ir laiks man. Un tas arī izmaina visu. Stundiņu dienā, un tu esi cits cilvēks. Jā, es ceru, ka kāds, varbūt tās 18-gadīgs cilvēks būs sadzirdējis kaut kripetiņu, un tad tas jau būs tā vērts šai sarunai. Super. Es ceru, ka vismaz vienam cilvēkam šis podkāsts būs noderējis, mēs būsim super pateicīgi un laimīgi.